Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Labdien, dāmas un kungi! Šobrīd atrodamies Rīgas Teikas vidusskolā, un mums būs iespēja vērot kendo sacensības, starptautisko kendo turnīru Riga Cup Jumura 2017. Ar jums kopā pie ekrāniem būs Mārtiņš Porozovs un Marģers Počs. Jā, Marģer, varbūt pastāst nedaudz par sevi. Kā tu sevi iepazīstināt kā federācijas pārstāvis un varbūt pāris vārdus par pašu federāciju? Jā, tātad es esmu Marģers Počs, es darbojos federācijā kā sekretārs, bet arī vienlaicīgi aktīvi nodarbojos ar šo sporta veidu, kas vairāk varbūt nav sporta veids, bet kā tāds dzīvesveids un cīņas māksla. Esmu Latvijas izlases dalībnieks, braukājam pa sacensībām. Un aktīvi trenējamies. Šobrīd gan es esmu kopā ar jums, lai nokomentētu to, ko mēs redzam, jo varbūt viss ir izprotams, tā kā esmu šeit, lai sniegtu. Varbūt var pastāstīt par pašu turnīru nosaukumu. Jumura Cup. Tu teici, tas ir veltīts kādam varenam kungam. Jā, Jumura tas ir diezgan ievērojams un cienīts skolotājs Japānā. Kaut kā tā ir ar mūsu federācijas prezidenta aktīvu darbošanos. Mums nodibināts cieši draudzīgas attiecības. Viņš diezgan jau kādu 5. vai 6. gadu brauc ar skolotāju grupu uz Latviju. Šo iespēju izmanto ar viņu satikties gan Latvijas, gan arī visas Baltijas sportisti. Jūs veidojat tādus tā kā seminārus vai tie ir sacensības? Tie ir gan semināri, gan sacensības. Tātad vakar bija 3 stundu treniņu tāds seminārs, bet tas nenozīmē, ka visi sēž un runā. Seminārs nozīmē aktīvu treniņu. Vienkārši šie skolotāji, viņi dod savus padomus, viņi vēro, viņi koriģē un ir iespēja ar viņiem arī pacīnīties. Tas ir treneris startautiskās zvaigznes uzraudzībā. Jā, tā kā, ja mēs tagad skatāmies ekrānā, tad viņš tāds sirms kungs, viņš vēro šīs sacensības, terpies tradicionālā Japāņu tērpā. Viņam ļoti patīk, ka staigāt ikdienā arī šajā tērpā. Viņš tāds īsts tautietis, Japāņu tautietis. Jā, atzīst kultūru. Par pašu kendo. Cik es saprotu, tas ir attīstījies no samuraju cīņām. Jā, vēsturiski viņš tā arī radies. Tā ir principā samuraja tāda treniņu, kā lai saka, process. Un skaidrs, ka trenēties ar asiem zobeniem, tā kā jūs redzat, droši vien, ka tas diezgan traumatiski. Paliktu bez rokām, kājām. Jā, tā kā kendo šādā izskatā, kā mēs viņu redzam, viņš ir radies, teiksim, 1700. Gadu beigas, 18. Mūsu ēras, jā? Mūsu ēras, tātad, bet viņš reprezentē šo veco samuraju kultūru, tā kā tās bruņas ļoti tuvas tādam, kādas bija vecās cīņu, kādās viņi gāja cīņā, un šīs bambusa zobens, viņš simbolizē arī šo īsto zobenu. Katanu, jā? Katanu, jā. Tā kā, bet jā, mēs varam uzskatīt šo, ko jūs redzat, kā samuraju treniņu tādu procesu un spēju pārbaudi. Šobrīd mēs redzam Latvijas izlases dalībnieki, 2 savā starpā cīnīsies. Jā, viņi sasveicinās pirms cīņas. Jā, kas ļoti, starp citu, būtiski kendo ir šī cīņa pret pretinieku. Teiksim, tā etiķete ļoti strikta, viņa ļoti tāda niansēta, un viņa arī ir jāievēro. Teiksim, var piešķirt arī kaut kādu zaudējumu par etiķetes neievērošanu. Tā ir ļoti būtiska, un viņa ļoti seko līdz šim etiķetes jautājumiem. Tā kā jābūt tīram apģērbam, jābūt kārtīgam, viņš nedrīkst nevērīgi izturēties vai kā. Jā. Droši vien arī uz treniņiem tas tiek. Tieši tā, to ļoti, ļoti seko līdzi. Tas ir arī higienas jautājums, protams, bet ir arī estētiskais ļoti daudz un tas etiķetes. Aspekts. Varbūt var pastāstīt nedaudz par pašiem noteikumiem, kamēr mēs skatāmies. Skaita punktus, cik es Punkti saprotu, tiek skaitīti līdz 2 punktiem. Ja mēs iedomājamies īsto cīņu, tad, teiksim, ja tev 2 reiz trāpa ar zobenu, tad principā tu jau esi vairs cīnīties nespējīgs. Tā loģika
cīņa iet līdz 2 ieskaitītiem punktiem. Tātad ieskaitīti punkti var būt trāpījums pa galvu, pa rokām vai pa sāniem un vēl dūriens kaklā. Dūriens kaklā ļoti, kā lai saka, tehniski sarežģīts, tehnika. Korpusā nedrīkst durt, var durt tikai kaklā. Jūs redzat zem šīs maskas ir tāda mēlīte, tad ir jātrāp. Bet iedomājieties, cik ir grūti kustoties, precīzi trāpīt šo dūrienu. Bet, ja šādu izpildu, tā ir ļoti, ļoti augstas klases tehnika. Vienmēr tas visi noelšās, ka redz šādu tehniku. Yeah. Tā kā, bet viņu reti var redzēt. Teiksim, tas visvienkāršākais un tās tradicionālākais sitiens ir pa galvu vai pa labo roku. Viens otram. Teiksim, tad ir nāk šis sitiens pa sāniem. Vissarežģītākais ir šis dūriens. Pa labo roku tas saistīts ar pozīciju? Jā, ja mēs skatāmies, tā labā roka mazliet tā izvirzīt uz priekšu, mēs turam zobenu. Vai kreļiem un labročiem atšķirās pozīcija? Nē, neatšķirās. Tā ir problēma sākotnēji, jo Japāņi neatzīst kreļus kā tādus. Tā kā visiem principā ir jātur zobeni vienādi. Tā ir tāda nianse, kas bieži vien daudziem nav izprotama, bet tas atkal ir tāda Japāņu disciplīna un tāds stingrība un tāda ielikšana rāmjos ļoti, jo viņiem vispār viss tiek. Viņiem patīk likt visu rāmjos tādos skaidri saprotamos. Tā kā šeit jūs redzējāt labi izpildīt sitienu pa galvu. Denis. Jā, ļoti tīrs sitiens. Es skatījos, ka bija vairākas epizodes, kur bija tāds caur zobenu sitiens pa galvu. Tādas es saprotu, ka netiek ņemt īsti vērā. Tāda netiek, jā, ja kādreiz liekas, ka kaut trāpa pretinieks viens otram, bet tiesneši skatās šī tehnikas tīrība. Tas nozīmē, lai šī tehnika nebūtu nejauša vai, teiksim, tāda vienkārši brutāla vicināšanās, ka varbūt trāpīšu, varbūt netrāpīšu. Tiesneši skatās, pirmkārt, lai sitiens tiek izdarīts no pareizas distances, lai uzbrukums ir mērķtiecīgs, tieši tā viņš arī domāts. Un arī, atkal atgriežoties pie tāda estētiskā jautājuma, jāparāda šis, šeit jūs atkārtot, sitiens pa galvu. Viņš veiksmīgi izvairījās un iesiet. Tātad sitienam jābūt to pareizi distances, sagatavotam, tīram un arī nobeigumam jābūt. Viņam jābūt staltai stājai, tev ir jāparāda šis uzvar. Tātad ir jāpaceļ mazliet uz augšu šis zobens uz augšu. Tas daļēji kā estētika, daļēji kā pierādījums tam, ka tu šādi arī biji plānojis kā sportists. Jā. Iepriekš varēja redzēt epizodi, kad arī sportists mēģināja trāpīt pa korpusu, taisījās jau celt augšā zobenu un caurlaid pa galvu sitienu. Tā gadās, jā, tā kā. Un varbūt tās ir tāda nianse, mēs vērojam, ka, teiksim, skrien, pēc sitiena tiek skriets uz priekšu vai, teiksim, prom, bet, tur arī tāda praktiska nianse. Tu gan parādi tajā brīdī, ka tu esi pareizi iesits, gan arī mūc, lai tev tā kā, pamūc malā, lai tev neievelk pa galvu kāds. Vai teiksim, tā kā vienlaicīgi, aizsardzība vēl jāizmanto. Šeit ir mūsu meitenes. Mēs tagad sāksies meiteņu sacensības. Mēs redzam Latvijas junioru izlases pārstāvi. Viņi tikko bija arī Eiropas čempionātā Budapeštā pirms 2 nedēļām. Arī jauna talantīga meitene. Arī tāda baudām tehnika, bet šobrīd mēs redzam, ir pretinieks arī. Pretinieks ir no, grūti šobrīd saprast. Tas šobrīd nav zināms. Bet vērojam Silēna Gromo, Latvijas izlases, arī junioru izlases dalībnieks. Šeit viņi sitiens pa sāniem izpildīja. Krievijas pārstāvju. Un rekur varējām redzēt, sitiens bija pa galvu, bet cik es saprotu, punkts tiek piešķirts tad, ja ir pacelts karodziņš. Jā, ja vismaz 2 tiesneši paceļ karodziņu. Principā to punktu tiesneši arī klausās skaņu, tāpēc ir diezgan būtiski, lai nebūtu liels troksnis zāndē, jo pareizi izpildītam sitienam ir sava tāda specifiska skaņa. Tā kā pēc tā var ļoti daudz secināt, jo tas ātrums ir diezgan liels un varbūt kādreiz vizuāli grūti novērtēt, kurš tur ir bijis labs vai slikts sitiens, tad arī skaņa dod kaut kādu, vēl papildus informāciju par šo izpildījumu. Tāda nedaudz subjektīvi tas liekas, bet tas ir laikam tāpēc, ka zobenam arī speciāli viņš tā ir veidots, vai ne?
jo augstāks klases šie tiesneši, jo skaidrs, ka viņiem tā pieredze ir tik liela, un viņi jau intuitīvi jūt, vai tas iet pareizi, vai tas ir būs, tas nāk šeit labs sitiens un arī ieskaitība. Ejot uz sāniem tā. Jā, teiksim, viņas sagaidīja to impulsu pretinieces un jau, teiksim, kaut kādā tādā refleksu līmenī jau izpildīs šo sitienu pa sānu viņai. Kā paklanās un atstāja laukumu. Un par tiesnešiem jārunā, viņi visi ir augstas klases, jūs redzat, ir gan Japāņi, gan Somijas pārstāvi, kas atzīti ar Eiropā. Viņiem arī šai sievietei, ko mēs redzam tagad kreisajā pusē, tālākajā stūrī ir 6. dans, kas ir ļoti augsts. Pirkš sievietes ir tīpaši. Tiesnesē 6. dans. Jā, un, teiksim, kungs ar muguru, tie arī ir Japāņi, ir 7. dani, kas ir, visaugstākā līmeņa meistari. Tātad, varbūt tu vari vairāk drusciņi pastāstīt, kad informācija par daniem. Tas atšķirās no karatē, šeit ir 8 danu sistēma. Šeit ir 8 danas, ir 8 danu sistēma un ir šī Q sistēma, lai nonāktu vispirms vēl līdz daniem. Tātad ir 6 Q līmeņi. Un tad sākās jau šī melnā josta ar daniem, kas sadalīt. Atšķirībā no karatē vai judo, kendo pie dana pirmā tiktu ātrāk. Bet toties katrs nākamais dans nāk jau daudz grūtāk. Tas princips ir tāds, ka uz kā nākamo danu tu vari likt pēc tik gadiem, kura numuru dadas tev it kā ir. Tas nozīmē, ja man ir pirmais dans, tad otro danu es varu likt pēc gada. Ja man ir otrais dans, tad uz trešo es varu likt pēc 2 gadiem. Un tā, teiksim, var saskaitīt, lai nonāktu pie 7. dana, tātad tur ir vismaz 20 gadi. Tikai, lai ir jāvēlta, un pirms tam vēl ir bijis šis Q līmenis. Tātad visi šie cilvēki, ko jūs te redzat, šie tiesneši, tur vismaz 25-30 gadus trenējuši. Jā, tā kā nav iespējams, kad jauns, talantīgs cilvēks pēkšņi tur iegūst 8. dānu. Tas nav iespējams, pirmkārt, jo tā sistēma tāda, ka tu nemaz nedrīkst likt. Tu nedrīkst apiet kaut kādu danu tur pakāpt. Tev jāiet šī visu laiku cauri, lai cik tu talantīgs būtu, tev jāiet caur šim danu sistēmai. Bet, teiksim, ja mēs pastamies Japānas čempionātā šogad, uzvarēja 4. dans. Tas, ka tev ir zemāks dans, nenozīmē, ka tu esi sliktāks. Jā, tas parāda tādu tavējo to pozīciju, tā tavu pieredzi vairāk. Ja šis dans rāda vairāk, tas ir tāds vairāk, ne tikai sportisks sasniegums, bet arī tāds, kā lai saka, atzinība par tavu tādu ieguldījumu un, teiksim, veltījumu šai pat 30 gadus veltījuši šai cīņu mākslai. Un vēl viena nianse, nevienam baltam cilvēkam vēl nav šī 8. dana. Tas nozīmē, ka tie 8. danu pagaidām sasniedz tikai Japāņi. Jā. Jo, tur ir nianses, bet, Japāņi tā neoficiālais viedoklis ir tāds, ka mēs baltie nevaram izprast līdz galam to kendo mākslas būtību. Apzināti, tas ir fiziski nemaz nav iespējams sasniegt 8 danus, jo baltiem tiek piešķirt tikai līdz 6. Līdz 7. Līdz 7. Jā, teiksim, bet arī pašiem Japāņiem agrāk bija 10 danu sistēma. Jā. Bet šie 10. dani arī viņi atteicās no šīs sistēmas, jo 10. dani tika piešķirti tiem cilvēkiem, kas vēl savā laikā bija trenējušies pie tiem samurajiem, kas vēl 1800, kurā tur 60. gados, kad viņi vēl pie īstam skraidīja zobeniem un arī cīnījās. Un tad viņi atteicās no šī 10. dana, jo viņi, tad, kad tie nomira, viņi uzskatīja, ka vairs neiespējams iegūt to pieredzi, kāda bija tiem cilvēkiem, kas trenējās pie tiem, kas pie īstam bija gājuši cīņā ar šiem zobeniem. Līdz ar to viņi šo danu daudzumu arī samazināja. Un tad atteicās arī no 9. dana, jo arī tie, kas bija trenējušies pie tiem, tie arī jau nomira. Līdz ar to šobrīd ir 8 danu sistēma, kas tā ir nostabilizējusies, un tā Eiropiešu šobrīd līmenis. Tas nenozīmē, ka Eiropieši nevar mēģināt likt uz 8. danu. Viņi brauc uz tiem eksāmeniem un arī mēģina likt. Tad tomēr nav tā. Tas nav aizliegts. Tas nav aizliegts, bet nevienam nav izdevies sasniegt šo 8. līmeni. Nevis ir aizliegums, bet nevienam nav sanācis tik augstu uzkalpoties.
Bet tas arī ir diezgan objektīvi, jo eksāmenā nav nekāda atšķirības zīmes. Tur vērtē, principā Maskā ļoti grūti noteikt, kurš tur ir kādas rases pārstāvs. Tā kā, tas ir diezgan objektīvs vērtējums, ka, laikam Eiropiešiem vai tur, nezinu, nav pagaidām bijis lemts sasniegt to 8. danu. Tā tomēr ir Japāņu kultūra, un viņi ir protams, ļoti izkopuši savējo. Viņam ikdienā tas stāv apkārt, viņam daudz kaut kāda lielāka izpratne, kur, nezinu, šīs kustības, etiķetes un stājas ir daudz savādākas. Viņiem pilnīgi tas ir, viņiem ir asinīs, viņi to ir auguši. Tā ir viņa nacionālā kultūra. Līdz ar to nav izdevies pagaidām nevienam sasniegt šo līmeni. Varbūt tu vēl vari pastāstīt par, tagad mēģinājums bija izpildīt dūrienu kaklā. Manuprāt, tas bija neapzināts, vienkārši cīņas gaitā sanāca, bet tāpēc nekas tur netika ieskaitīts, jo tas nebija mērķiecīgi tēmēts un izpildīts šis dūrienis. Jā. Varbūt vēlreiz var pastāstīt par šo pašu kungu. Teica, ka viņš ir liels meistars cīņās un ka viņam jau ir 80 gadi. Jā, šis, ja mēs tagad kreisajā pusē redzam, kungs vēro sacensības. Viņš ir, kā es teicu, atzīts arī Japānā, cienījams kendo meistars. Viņš vēl aktīvi praktizē, mums vada treniņus. Viņam ir, manuprāt, pie 85-86 gadi. Tā kā, teiksim, pēc sacensībām būs pārtraukums mums, un mums būs atkal aktīva treniņa sesija, un visiem būs iespēja ar viņu cīnīties. Un tā interesantā lieta, kas vispār fascinē tur kendo mani, kā šo kungu mēs vērojam, kā es viņam, man teiksim, ir 4. dans pašā spēku plauktikumā, un es viņam neko īsti nevaru izdarīt. Viņš man dzenā tā kā tādu jaunu puišā pa laukumu. Tā kā tas liecina, ka atšķirībā no kādā boksā, kur ir, skaidrs, smagsvari samīcīs to vieglo svaru, tā kendo, tiešām šī tehnika, cīņas vešanas izpratne, distances, spēku, resursu, enerģijas taupīšana un efektīva izmantošana ļoti nozīmīgi. Kendo principā nav būtiski, cik tu esi garš, vecs vai smags, visu izšķir tikai tehnika. Tā, tas tāds unikāls un tas ir ļoti mani arī piesaista šim sporta veidam atšķirībā, teiksim, visu cieņu boksam, man arī ļoti patīk boks, bet tur ir ik pa 4-5 kilogramiem savi uzvarētāji un čempioni. Tādos sporta veidos vienkārši ļoti liela nozīme vēl ir fiziskajam stāvoklim, un šeit ir tieši tas tehniskais aspekts. Šeit ir tehniskais, lai cik es būtu jauns un dedzīgs un spēka pilns, šis vecais vīrs, kurš ir, viņš vienkārši, viņš tik pareizi māk un efektīvi vadīt šo cīņu un kontrolēt situāciju, ka es vienkārši tur esmu jau beigts un pārsvīdis, un viņš smaida un visu laiku ķiķina. Viņš tā ļoti pārzina, tehniku pārvaldīt. Mēs tagad redzam meitenes ļoti arī ar spēku mēģina izpildīt tehniku, cīnīties, bet augot šim meistarības līmenim, tad arī tas cīņas, kā viņi izskatās, mainās. Mēs redzēsim, kad beigsies šīs atlases kārtas un jau tas atkritīs vājākie. Un kad nākamajās izslēgšanas cīņās jau būs augstāks meistarības līmenis, jūs redzēsiet tā cīņa mazliet savādāk. Viņa nav tik varbūt tās fiziski aktīva. Viņa būs vairāk tāda taktiska un vairāk tāda mierīga, tāda tīrāka tehnika būs arī ļoti daudz skaistāka, jo šobrīd mēs tajās pūlos, tur ir dažādi līmeņi, tur var būt meitene kaut kā tur trešo danu startē, tagad tur kaut kāda Q līmeņa meitene, tāpēc tas šobrīd. Tādas tehniskās atšķirības, tas jau lietpratējam tieši ir redzams tādam parastam skatītājam. Varbūt ir grūti šobrīd saprast, vai tas ir laba tehnika vai slikta tehnika, bet tas ir varbūt tās no malas grūti saprast tādām, kas pirmo reizi ieslēdz un sāk skatīties kendo. Personīgi man liekas interesanti, kad pozīcija kā tur zobē, kad tīri tāda taisa, netiek izmantotas tādas sānas kustības no sākuma pozīcijas. Jo kendo, teiksim, tā stāja, tas baltais gals, šī zobaina gals tiek klasiski mērķēts otra pretinieku šī kaklā. Tā ir tā klasiskā stāja, teiksim,
kad mēs redzēsim, kā nostājās tā izejas pozīcija. Bet par tām kustībām, tur vicināšanām, kendo praktizē tādu vienu no fundamentāliem principiem ir kustība taisna uz priekšu. Viņa nav tāda, kā lai saka, tāda izvairīšanās vai mānīšanās. Tādi sitieni īsti netiek ne atzīti, ne ieskaitīti. Viņi, lai tā mēģina izskaidro, tīrs sitiens ir mērtiecīgi virzoties. Mēs redzam meiteni mērtiecīgi virzoties uzbrukumā, mēģinot izpildīt. Tajā brīdī īsti vairs nav vietas laika, tur kaut kādas kustības tādas izveidēt. Lai gan ir šis sitiens pa sāniem uz vienu vai uz otru pusi atļauts, bet arī ātrums ir liels un nav varbūt tās tajā brīdī, kamēr tu tur mēģina sist pa sāniem, tu var dabūt arī pretī pa galvu pa sitienu. Tomēr, ka visi mēģina diezgan frontāli uzbrukt un uzreiz no augšas cirtienu izpildīt pa galvu. Jā, tas ir visvieglākais sitiens un tas ir tas, ko sāka pamatlīmeņos arī mācīt. Tas ir pirmais, pats pamats un viņš arī tāds paliek arī visu to karjeras, vai sportiskās karjeras laikā, pamat sitiens. Otrs biežāk izpildītājs sitiens pa roku, tad trešais ir pa sāniem, un, kā es teicu, tas sarežģītākais ir dūriens šajā kaklā, tajā melītē. Redzam, šeit bija atkāpjoties, mēģināja iesist pa sāniem, bet vēl nebija. Tika piešķirts. Nē, tur tieši kā otrādāk viņa izkāpa no laukuma un viņai tika piešķirts soda punkts. Un atkal tas laukums tiek, kā mums skolotāji māca, viņi saka, iedomājies, ka tu cīnies kraujas malā ar zobeniem, tā laukuma mala ir būtiska, tas nav nebūtiski. Jo tev jāmāk vest cīņu un jāmāk arī sekot ar perifēro redzi, kur tu atrodies telpā. Jo, ja tu interpretē to kā reāli cīņu kraujas malā, tad, ja tu ar vienu kājas ārā no laukuma, tad tu arī nogāzies no šī laukuma, tā kā tas par to piešķir soda punktu, nevis ignorēt to. Un mēs redzam, Armēnijas pārstāvs pirmo reizi atbraukušas, tur tikai nesen ir sācies šis kendo kustība. Armēnijā un kreisajā pusē mēs redzam mūsu arī Latvijas federācijas pārstāvu Elīnu Oputevu. Es domāju, ka Elīna noteikti vinnēs, jo Armēnijas kendo ir gadu varbūt tās viņi trenējās. Bet atkal tur ir Japāņu meistars pie viņiem dzīvo šobrīd. Es viņu parunāju, viņš saka, viņš pusgadu jau dzīvo Armēnijā un palīdz viņiem attīstīt šo kendo dzīvesveidu, mākslu. Gribēju tev pajautāt vēl tādu aspektu. Mēs redzam, ka tiek izpildīts sitiens, un sportisti pēc sitiena paceļ augšā zobenu un arī mēdz iziet ārā no laukuma. Viņiem nevajadzētu iziet, tas laukums ir tālāk atzīmēts. Tālākā baltā līnija. Jā, ja mēs skatāmies, tas stūrīši ir ielīmēts tāds, lai saprastu to laukuma robežu. Tad diezgan blāvākās līnijas. Tomēr vieta, kur pārvietoties, ir pietiekami liela. Laukums ir 10 līdz 11 reiz 10 reiz 11 metri. Tas oficiālais laukuma izmērs, tātad 100 kvadrātmetri. Tur ir pēc meitēna Armēnijas varbūt ar etiķeti līdz galam nepārzina, tāpēc tiek palīdzēts. Cīņas laikā nedrīkst atstāt laukumu nekādā gadījumā. Un aizsūtīja viņu sakārtot ekipējumu, tātad, kā mēs runājam, viņam jābūt kārtīgām, visam sašņorētam, tas gan drošības apsvērumu dēļ, gan arī tāda estētika. Un cīņa turpinās. Viens punkts jau tika Latvijas pārstāvē jau piešķirts, vai pagaidām ir? Man ir grūti tagad, es īsti nepasakoju līdzi, varam pavērot. Cik ilgi turpināsies cīņa no tā spriežot, Jā. Pēc komandām var sadzirdēt, ko tiesneši saka. Kas ir vēl interesants moments, nevar nepamanīt, ka tiek izpildīts bļāviens pēc trāpītas sitiena.
sportists iekliedzas nedaudz. Nu, viņi iekliedzās pat ne tikai pēc sitiem, bet arī pirms sitiem. Tas ir kjai, ja mēs zinām no jebkuras austrumu cīņas. Tas ir tāds, kā lai saka, enerģijas, tāds, gan sevis uzbudināšana, gan pretinieku mazliet pabaidīšana, gan enerģijas tāds atslabināšanas veids. Tā kā, teiksim, bet kendo it sevišķi ļoti tiek praktizēts. Šī diezgan skaļš sporta veids, jo treniņā jūs paklausties, tur vienkārši decibeli, jo visi reizē brēc un kliedz. Bet otra lieta ir, ka mēs jau stāstīju par to, ka sitienam jābūt mērķiecīgam, tādam tēmētam. Šis vēl viens veids, kā parādīt tiesnešiem, kad es to biju tā domājis. Tas ir sitot, teiksim, pa galvu ir konkrēti jāsauc tāds, mēn. Tas nozīmē Japāņu valodā galva. Mērķis, kurā es vēlos trāpīt. Jā, ka tu it kā vēlreiz indicē apzīmē, ka tu tieši tur vēl ar kliedzienu apstiprini, ka tas bija tā plānots šis sitiens. Teiksim, sitot pa roku, šis tur jākliedz kotē, un sitot pa sāniem saucu do. Tas ir tāds. Bet, bieži vien, protams, viņš tik precīzi tā dikcija nav, un viņš ir tāda kliedzoša. Jā, tas ir diezgan slikti, ja tu vienkārši ķērts neko nesakot, jā. Nē, bet tā ķerkšana es pats zinu, ka viņa tiešām palīdz savākties, teiksim, tādu, enerģiju sakoncentrēt un tā kā uzsprāgt. Jā, protams, viss cilvēks jau ļoti saistīts. Jā, teiksim, ka arī svarcēlē viņi brēc, vai tenisā, ka mēs zinām, ka tā šrāpo tieši, kas spēlē, viņi ļoti skaļi ir. Visu laiku viņai ir līdzi skaņa, tā kā arī kendo, un šeit šo vēl kultivē, un teiksim, pat tad, tas tiek speciāli kultivēts, lai tu šo enerģiju. Tur ir mazliet klāt arī šī filozofija un arī kaut kāda tāda, elpošanas argumentācija. Uz izelpu tieši kustību izdarīt. Tā kā tam ir nozīme, un tas tiek speciāli trenēts un kultivēts. Un šeit Elīna ļoti skaisti nobloķēja sitiem pa galvu un momentāli izpildīja sitiem pa sāniem ar iegūtu punktu. Vai tu vari drusciņi pastāstīt, cik daudz un kādas valstis ir atbraukošas? Es iepriekš redzēju, pieminēju Armēniju. Jā, Armēnija. Es redzēju, ka ir Igaunija arī atbraukusi. Igauņi, lietuvieši ir pastāvīgie viesi, tāpēc, ka viņi izmanto šo iespēju satikt šādu līmeņa meistarus tepat tās blakus savām mājām. Mums ir, es redzu, tiesneši no Somijas, bet es domāju, ka viņi noteikti arī piedalīsies treniņā un arī izmanto šo iespēju pacīnīties ar šiem meistariem. Tad mums ir Moldovas pārstāvis, kas gan šobrīd studē Latvijā un nāk pie mums uz treniņiem. Tad ir no Spānijas un ir Krievija diezgan pārstāvēt plaši. Viņi arī izmanto šo iespēju pietiekoši tuvi atbraukt. Tie ir no Kaļiņgradas un no Pēterburgas divi Krievu klubi. Krievijas reģioni, kas ir tuvāk. Jā, tā kā, bet mēs praktizējam visi. Ja kādam ir kādi labi skolotāji brauc ciemos, tad parasti visi ļoti draudzīgi dodās uz to klubu izmantot šo iespēju. Un arī to pašu Japāņu ļoti praktizē, lai, teiksim, tas kendo pirmkārt līmenis būtu vienāds pasaulē. Viņiem pat ir programma speciāli, ka Japāna sūta un apmaksā šo treneru uzturēšanās, ka es domāju, Armēnijā šis treneris noteikti saņem no valdības kaut kādu atbalstu, viņš tur ir. Lai šis kendo līmenis būtu vienāds, lai tehnikas visur būtu vienādas un arī tīri praktiski man ir, protams, trenēties ar saviem klubu biedriem. Es jau zinu no galvas, es zinu viņu kustības, es jau vairāk, vairs nav tas negaidītuma moments. Tad, lai es augtu, man visu laiku, mēs smejamies, ka svaigu gaļu ir nepieciešams. Lai teiksim, augtu līdz visu laiku. Jauns sparinga partners vajag. Tā kā tas tiek arī atbalstīts kultivēts, un tas kendo ir, bez viņa nav iespējama kaut kāda evolūcija, bez šīs rotācijas savstarpējas. Bet es domāju, ka arī jebkurā sportā tas tieši tāpat. Jā, bet tas ir lieliski, ka jūs izmantojat iespēju tā sadarboties ar citām valstīm un ka tas tiek praktizēts, nevis tāda maza domu biedru grupiņa, kas noslēdza savā valstī, bet kad ir sadarbība ar blakus esošajām valstīm. Jā, un tas arī tāda pārrobežu draudzība un tāda, kā lai saka, šajā nestabilajā laikā pasaulē tas tāds mazs devums tajai pārrobežu draudzībai, arī pat ar Krievijas pārstāvjiem mums nav nekādu aizture ar viņiem trenēties, jo principā mūs vienā šis kendo, un tāpēc mēs tikai priecīgi esam redzēt, ka viņi ir šeit, un varbūt tās viņi redz, ka mēs arī esam normāli cilvēki.
Un tas atkal dod kaut kādu devumu kopējā mierā uz pasaules. Jā, tā ir. Sports jau ļoti lielā Sports mērā vienmēr. ir politika. Un, lai gan lielie politiķi tur veido savas stratēģijas un militāros plānus, tad savā veidā sports to visu apvieno zem viena karoga. Jā, mēs redzam, tieši Pēterburgas sportisti cīnās pret lietuviešu meiteni. Tātad varbūt tu vari pieminēt. Ar sarkano astīti ir lietuviešu meiteni. Un pretī redzam balto aizmugurē apzīmējumu no Krievijas sportistu. Jā, es skatos, ka nav cīņa tuvajā distancē. Ir nepieciešams atkāpties pa distanci un tad izpildīt. Jā, lai ieskaitītu sitienu, viņam sākumam jābūt tātad no distances, kas ir, ka šie baltie galiņi saskarās. No šīs distances jāsāk uzbrukums. Ja, teiksim, tagad sāks klapēt pa galvu, tad tas īsti netiks ieskaitīts, jo nebūs ievērot pareizi distanci. Šeit meitenes varbūt mazliet ir iekarsušas un necenšas atkāpties. Jā, viņas vairāk grib tomēr, emocionāli iesist, nevis šo. Viņas grib ļoti gūt punktus, līdz ar to viņām mazliet klibo šī distances sajūta. Jā. Bet kas, protams, aug ar šo meistarības līmeni. Un, piemēram, tā kā tagad meitene gribēja izdarīt atkāpjoties iesist, tas ir atļauts? Tas ir atļauts, jā, tā ir. No tuvās distances izejot uz tālu, jā. Bet atkal ir sitienam ir jābūt izdarītam, ja mēs skatāmies šiem koka zobeniem ar to daļu, kas ir no šī baltā galiņa līdz šim satītajam tādai baltai lentītei. Tā ir pirmā trešdaļa. Tātad, ja mēs vērojam, lai sitiens tiktu ieskaitīts, ir šo pirmo trešdaļu jābūt sitienam pa sāniem vai pa galvu. Teiksim, ar roktur daļu kaut kur trāpa, tas šāds sitiens netiek ieskaitīts. Šeit varbūt viņi trāpīja pa sāniem, bet viņi neiet distanci bija pa tuvu. Jā, viņi vairāk ar zobenu to pamatu daļu. Respektīvi cīņa tā ir tīri no distances cīņa. Jā, bet tas tieši, kāpēc tā ir, tas, lai nav tāda neorganizēta klapēšanās, otrkārt, vēlreiz tas trenē to cīņas vešanas, to distances sajūtu, to spēju mērtiecīgi iet uz mērķi, kaut kā sajust, nokontrolēt pretinieku, tādus pašus vēlmi un iesist. Tā kā, teiksim, viens ir stāvēt un ļoti uz distances vicināties, bet tas nav tas, ko kendo varbūt praktizē. Kendo ir tāds viena sitiena uzvaras princips. Tev principā tas pats kosmos ir, tev jāspēj ar vienu sitienu uzvarēt cīņu. Tā kā... Droši vien, ja mēs pieņemam kaut kādu, atgriežamies pāris gadsimtus atpakaļ, kad karoja ar zobeniem. Tad nav 2 minūšu vienotra griešana ar zobeniem. Protams, es drīzāk biju domājis no tāda aspekta, kad neviens nemēģinās uzreiz pieskriet ļoti tuvu. Tieši tā, no sākuma. Baidies jau nākt virsū, tieši tā kā mēs redzēsim varbūt tur tuvāk fināliem, tieši tā šī cīņa būs ļoti uzmanīga. Jo tam vienīgiem, varbūt tev tikai viens sitiens arī palicis, vai ne? Tev, teiksim, ar viņš jāizmanto maksimāli efektīvi, ar viņu ir jāuzvar. Tā kā, no sākuma būs daudz uzmanīgāk. Šeit jau mēs redzam, varbūt meitenes jau mazliet tehniskāk darbojās, viņas sagatavo šo sitienu. Un to arī tiesneši vēro, vai šis sitiens, kā es teicu, ir sagatavots, mērtiecīgs, vai viņš tomēr ir tāds, šeit, vai viņš ir haotisks ar aizvērtām acīm, vienkārši kaut ko tur vicina un atvairās. Kā ir redzi cīņas laikā zem maskas? Vai tā ir stipri apgrūtināta, vai tomēr ļoti pārskatāmā? Sākotnēji, kad sāk trenēties, protams, ka ir mazliet tāds diskomforts, bet ja mēs redzam viena šī spraudziņa mazliet lielāk, tā ir 4. no augšas, mēs vērojam šo masku. Jā. Priekš acu daļas mazliet viņa ir platāka, bet cīņas gaitā jau tur adrenalīns un tādas lietas tu pat vairs nejūtas to teiksim, jā. Bet sākotnēji, protams, kaut kādā brīdī, kad tu sāc trenēties, tas ir nepierasti. Bet arī kā lai saka, ja mēs pieņemam, ka tās ir tās vecās bruņas, tad tās viņas arī bija. Tāds ar viņas bija. Tas ir tā tīra kultūra, lai reprezentētu. Jā. Skatos un nevar nepamanīt, kad arī aizsargāšanās kustības tādas sistematizētas. Kad ir kustība ar zobenu uz sāniem tāda tipiskā bija.
Nu, tas ir arī tāds, kā lai saka, ir fizioloģiski, kāda tev ir iespēja nobloģēt, lai pēc tam būtu iespēja izpildīt kādu jēdzīgu sitienu. Tā kā, teiksim, tur tas bloku un kaut kādu reakcijas to te paņēmienu tehniku, skaits kaut kāds jau pietiekoši zināms, un tāds jau, nav viņš tur tāds, kad 5000, tur dažādu kombināciju ir iespējams. Skaits, kad tīri fizioloģiski pārsvarā, mēs redzam, ka sitiens ir pa šī oponenta kreiso sāni, nevis pa labo. Tas no stājas arī atkarīgs. Tas ir no stājas, no kā tur zobenu, Plāci mēģināja izpildīt sitienu. Jā. Mēģinājums apvietā kaut distancē. Jā, bet ir kā diezgan ilgi cīņa. Es biju iedomājies, ja līdz 2 punktiem, tad viņa ātri arī beigsies, bet to tīro trāpījumu ir diezgan reti tomēr sastopams. Un tas arī mazliet, arī pat šādas sacensības, arī trenē tavu tehniku, jo tu, teiksim, saproti, treniņu gaitā tev nav, kas no malas varbūt vēro un pasaka, ka katreiz, kur bija īsti tīra tehnika. Tad sacensībās, caur šo ieskaitītiem punktiem tu saproti, vai tu izpildīji pareizi, vai. Tā sacensība tev dod ļoti daudz informācijas treniņu procesā. Jā. Tu sajūti, kurš iziet, kurš tiek ieskaitīts punkts un kurš netiek. Jo treniņos bieži vien treneris jau nevar katram pastāvēt, tur 2 stundu garumā un katru. Individuāli novadīt treniņu. Jā. Tāpēc ir laba iespēja atbraukt daudz šo meistaru, kas, kā jūs redzat, viss, kas tur priekšā sēž, liela daļa Japāņu meistaru. Skatos, ka mums tiesnesis tagad arī ir, visticamāk, Japānas pārstāvs. Jā, šobrīd centrā tieši, jā? Jā, šobrīd visi 3 ir no Japānas. Armēnija, Lietuva. Lietuvieši drīzāk atbalsta savu. Nē, es par sportistiem, nevis par tiesnešiem. Jā, es sapratu. Man liekas, par roku bija mērķēts sitiens. Jā. Šis kungs, kas ir tiesnesis, tagad mēs redzam, kreisajā pusē viņš trenē Lietuvas izlasi. Aha, tā kā Japāņi iefiltrējas arī Baltijas valstīs un tur attīsta kendo sporta veidu. Appusēji, jo kā es teicu, Japānas valdība arī daļēji finansiāli atbalsta šo meistaru sūtīšanu. Viņi kultivē un stimulē un atbalsta šo meistaru sūtīšanu uz lokālām federācijām. Un arī federācijas ieinteresētas viņu uzņem, nodrošina kaut kādu rēdināšanu. Tas tāds appusējs process, bet Japānas valdība atbalsta šo popularizāciju, šī kendo šobrīd diezgan mērķtiecīgi. Un viņi vēl sūta pa Eiropu šādas ceļojošas grupas, kas organizē seminārus, kur jebkurš var braukt uz treniņiem un viņos piedalīties, tādā veidā gūstot gan pieredzi, gan šo kendo līmeni turot, tādā vienā. Lai neveidojas kaut kāda Amerikā viens kendo, tur neaiziet kaut kādu tādu ceļu. Jā, attīstības lai lokāls, ceļi, lai viņš neatšķirtos. Vēsturiski tā arī bija Japānā, jo, teiksim, bija dažādas karatē skolas, jo viņas, ļoti lokāli, teiksim, tur savā mazajā suliņā vārījās, un pēc 10 gadiem, kad salīdzina, viņas bija ļoti atšķirības. Tā kā šobrīd tas tiek mēģināts izbēgt un turēt pa visā pasaulē šo līmeni pilnīgi vienādi. Un tāpēc tiek sūtītas laika Japānas meistaru delegācijas pa visu pasauli, lai viņi trenētu vienādu kendo visur. Sistematizētāks. Ja mēs analoģiski salīdzinām, tad to varētu apskatīt, kā džudžitsu ir attīstījies Japānā vai Brazīlijā. Jā, tieši tā, ka tur pilnīgi jau gandrīz 2 dažādas disciplīnas. Jā, tie ir 2 dažādi sporta veidi, tagad varētu uzskatīt tieši tā. Jā, Brazīļu džudžitsu jau pie tam viņš arī nav teikts, ka viņš ir sliktāks attīstījies, viņš ir pietiekoši citādāks, viņam ir sava skola vienkārši, jā. Bet kendo šobrīd kā reiz mēģina izbēgt šo viņi mēģina turēt to līmeni vienādu un kvalitatīvu šo delegāciju sūtīšanu. Neatstāja kaut kādas mazas grupas, tā kā Armēnijā tā grupa, kas trenējās, parunāja, viņi tur ir 10, 12, 15 cilvēki, bet tik un tā uz visu Armēniju, jā, un tik un tā, ja tur ir nosūtīts, redz,
skolotājs, lai pašos pamatos jau viņi pareizi viņus jau nolikt uz pareiziem pamatiem. Lai viņi jo pēc tam neattīstītu savu stilu, jā. Jo pēc tam laust jau ir grūti labāk likt pamatos iekšā pareizi, jo pēc tam, refleks līmenis jau ir ļoti grūti pēc tam izmainīt. Jā. Nē, tas ir interesanti, jo tāpēc tad uzreiz, teiksim, federācija viņi ieinteresēta sevi ir izveidot ko oficiālu, un uzreiz reģistrē to arī pie Japānas kaut kādām sadraudzībām. Un tas tā, uzreiz starptautisku status jau uzreiz ieņem. Jā, kendo pietiekoši kvalitatīvi un labi organizēts no Japānas puses pa visu pasauli, tā kā tas ir, tā sistēma strādā ļoti labi, un Japāņi visu laiku ir klāt, un viņi vēro un piepalīdz, ja viņi redz. Es iedomājos vēl tādu sazvērstības teoriju par to, ka tas arī nodrošina drusiņu to, ka Japāņi var uzturēt to, ka viņi vēl joprojām tomēr ir drusiņu galvas tiesa pārāki, ka viņi kaut kādu kontrolēti dod tehniku citiem, paši sev slepeno tehniku attīsta. Tādā veidā paliek spēcīgāk. Pilnīgi objektīvi apstākļi, vienkārši nav iespējams trenēties. Pie mums tik daudz, cik viņiem ir to iespēja trenēties. Teiksim, tur meistars viņš aiziet 6 no rīta patrenēties, viņš pastrādā. Viņam darbā ir zāle, viņš tur vēl patrenējās. Viņš svētdienā ar čomiem aizbrauc uztrenēties. Mums mūsu dzīves ritmā, nav iespēja. Tad viņi vienkārši ir profesionāli sportisti kendo jomā. Jā, jautājums, vai Eiropietis var adaptēties un kļūt par profesionālu tieši kendo, jā. Nav, teiksim, sumo, tur Igaunis šobrīd dominē Japānā, tā kā ir iespējams. Arī Japānā sasniegt Eiropietim kaut kādu tur atzīstamu autoritatīvu līmeni, bet ne kendo šobrīd. Kendo, Eiropiešiem vēl tāls ceļš ir ejams. Jā. Jā, ļoti skatos, kad ir atļauts savas simboliku arī izmantot uz formas tērpu. Jā, sacensību laikā, bet nedrīkst būt reklāmas, tie var būt tikai identitātes zīmes. Kā valsts reprezentē. Jā, nedrīkst tās būt, Narvesen reklāmas. Narvesen, jā. Tāds netiek. Un eksāmena laikā arī šis viss jānoņem nost, gan šis Latvijas karodziņš, gan, lai tas būtu pilnīgi objektīvs vērtējums, teiksim, nebūtu kaut kāds simpātijas, teiksim, tas sensejs, tas meistars, kas to armēņus trenē, viņš pats viņam arī tur eksāmenā danus izdala. Jā. Tā pirmkārt tā etiķete ir tāda, ka tu nekad neliec eksāmenu, teiksim, jācenšās braukt eksāmenu, likt maksimāli tālu kaut kur. Es teiksim, šeit Latvijā vai Lietuvā likt eksāmenu. Teorētiski to var darīt, bet pēc etiķetes tās nerakstītas, tas ir, nav forši. Neētiski, tas nav ētiski. Jo parasti jau iemesls, kāpēc daudzi praktizējas un nekārto eksāmenus, ir finansiāli apstākļi. Kaut kur jābrauc, kaut kam jāmaksā. Jā, bet šobrīd būs šeit iespēja Rīgā rītā kārtot eksāmenu šiem daniem. Un atkal, vai to darīs rīdzinieki? Nē, viņi tieši tāpēc arī darīs, jo ir iespēja likt pie šiem Japāņu ciemiņiem, kas jau tev nekad īsti nav redzējuši. Tā kā šeit Rīgā šis eksāmens būs objektīvs, jo tāpēc mēs ar viņus aicinām uz šejieni, lai pēc pilnas programmas izmantot, gan patrenētos, gan lai mums patiesās sacensības, gan nolikt eksāmenis pie viņiem, gan, Tā kā šeit arī tas finansiālais tiek, kā lai saka, atrisināts tiem studentiem, kam varbūt nav tik daudz to resursu ceļot pa šiem semināriem pa Eiropu. Tā kā šī ir iespēja šo kvalifikācijas eksāmenu likt. Skatāmies, mums nākamais pāris tikmēr jau ir. Redzat, meitenes ļoti bieži izvēlās šo sitienu pa sānu. Un ļoti arī kvalitatīvi un skaisti izpildīja. Un šeit arī uzreiz tiesneši ieskaitīja. Jā, man liekas, tas ir tāds ļoti interesants sitiens no tādā ziņā, ka to tu vari izpildīt uzreiz uz pretkustību. Principā šis sitiens pa sānu arī ir tāds reakcijas sitiens. Viņu izpildīt tādā mērķtiecīgi ejot un plānveidīgi viņu mēģināt izpildīt ļoti grūti. Viņš ir tikai uz reakciju tāds labi izpildāms. Bet, protams, ir augsts klases meistari, arī to var ievilkt pa sānu vienkārši tā, ka
negaidot. Bet tā mērķiecīgi ejot šo sitienu ir grūti. Tiešām ir reakcijas. Ja nāk kāds mēģina tev iesist pa galvu, tad tu bloķē un uzreiz izpildi sitienu pa sānu. Tiesneši neatzina, viens tiesnesis tā kā bija gatavs ieskaitīt, bet pārējie vicinot šos karodziņus noraidīja to. Jā, reku redzam, teiksim, cīņas ar mazāku augumu un garāku augumu. Jā, šī Elīna mums pārstāv pietiekoši lielu stalta, un šī Krievijas pārstāv ir ļoti maz augumā, bet tam nav nekāda būtiska nozīme. Viss izšķir šī tehnika. Kur izkāp no laukuma. Jā, iegūja šo vienu soda aizrādījumu. Ja 2 aizrādījumi pretiniekam tiek piešķirts pilns punkts. Tātad viņš 2 reiz pa krauju nogādzies. Atpakaļ vairs netiek. Elīna arī mums tikko bija 2 nedēļas, pirms 2 nedēļām Budapeštā, kā individuāli sieviešu konkurencē cīnījās Eiropas čempionātā. Šeit viņa baida ar kliedzienu vai arī sevi uzmundrina. Pareiz, mazos vajag iebiedēt. Bet maziem ir ļoti liela priekšrocība, viņiem ļoti viegli izpildīt sitienu pa roku. Es gan brīnos, šī krieva meitene to nedara, jo viņai ir tāda tīra auguma ziņā viegli. Viņa vairāk pēc koncentrējas uz šo sitienu, jā, pa sāniem, bet viņai, principā, es viņai tā būtu mēģinājis vairāk šo sitienu pa roku izpildīt, jo viņai solis ir īsāks, līdz to viņa aizsniegties līdz tam sānam. Arī mazliet, es šeit viņu to arī izdarīju pa roku sitienu. Jā. Viņai soļa garums ir īsāks līdz ar to, lai izpildītu šo sitienu pa sānu. Viņai tomēr ir lielāka piepūle jāvelk. Bet viņi izmanto, bet tik un tā viņi izmanto šo Elīnas atkal augumu. Šajā gadījumā, viņai... Jā, bet tik un tā šeit augums tik ļoti daudz nespēlē lomu, jo distance vienādi, tev jau distance nosaka vairāk zobenes. Jā, bet, kāja distance tomēr ir, cik tur soli liels spērts var paspērt uz priekšu, jā, ja te Elīnai šis solis ir daudz vieglāk, šāds te, metra gališs solis izpildām šai meitnei varbūt tas ir jau... Jā, jau 2 soļi. Jau gandrīz 2 soļi. Bet šis sitiens pa roka, redz, vis tālāk izvirzīt uz priekšu, tad viņai mazai meitnei būtu vieglāk sist Elīnai pa roku. Jā, interesanti, ka viņi visu laiku izpild tos sitienus, bet viņi netiek ieskaitīti. Tas ir dēļ distances? Dēļ distances, dēļ šīs... Tagad bija tā pirmā trešdaļa no zobena. Jā, tātad ir ļoti svarīgi, kā es teicu, ir no kādas distances tiek uzsākts šis sitiens. Tātad pēc tam ir stāja tiek vērtēta, izpildījuma tīrība, šīs tehnikas izpildītās. Pēc tam vēl pēc tehnikas nepietiek, kad tu iesit, tev vēl jāparāda šis uzvaras kliedziens. Jāpaceļ šīs rokas, jāpaceļ uz augšu un vēl jāpaspēj atgriezties pietiekoši drošā distancē, kas japāniski zanshin, tas ir būt gatavībā vai alertness, viņš angliski saucās tā kā, modrība, tev jābūt modram, tas nozīmē, ka tu maksimāli ātri jāatgriežās ar seju pret pretinieku, tu nedrīkst, teiksim, izdarot sitienu, iet uz priekšu un, teiksim, nodurt galvu, jo tev visu laiku jābūt acu kontaktam ar šo pretinieku. Tātad iesitot ir vēl jāpaspēr pāris soļus priekšu. Vēlreiz meitene ar balto karodziņu tomēr vinnēs. Jā, šī krieva meitene. Šeit gan Elīna izpildīja ļoti labi skaisti sitienu, bet tu tās skatīsimies. Šeit redz. Šeit ir, jā, pirmā trešdaļa no zobena netrāpīja. Ļoti skaisti, jā. Un šeit viņa redz lec jau rokas pacēlusi, parādot, kad viņi ir tā kā demonstrē. Šeit šis sensejs meistars tiek mums rādīts. Viņam ir līdzi pat vēdeklītes, ar ko paveidināties. Jā, un ikdienā staigā Japāņu tradicionālajā tērpā. Jā, viņš ļoti daudz praktizē šos tērpus lietot, viņš arī par Rīgu staigā. Nekautrējās tautas tērpā staigāt. Bet tas ir ļoti patīkams. Tas nozīmē, ka cilvēks reprezentē savu kultūru, viņš ir droši un patīkams. Nē, bet es esmu bijis Japānā, viņiem šie vecie cilvēki pat vēl to uzskata kā pilnīgi normāli. Neuzskata par tautas tērpu tādā mūsu izpratnē, bet to uzskata kā pilnīgi normāli ikdienas šo apģērbi. Jā. Mums tas varbūt liekas kā tāds relikts jau no veciem laikiem, bet tur tas ir vēl pilnīgi normāli, ka cilvēki tādu brauc tur metro šādā tērpā. Jā. Un šis gan ir treniņu tērps, nevis treniņu tādā izpratnē, bet šis kendo, uniforma, tā to nosauksim, tumšs zils. Tagad jaunieši. Skaties, kad viņiem arī tērps atšķirās.
Jā, bet arī tagad, teiksim, pēc tādas bērniem tiek pieļaut šie dažādie krāsas, tāda rozā zili, tur tādi, nu, kā jau bērniem. Bet, teiksim, pēc tādas klasiskās etiķetes vīrieši tomēr tumši zili, sievietēm ir pieļaujams arī šīs baltās jakas, un bērniem tad, nu, tur ir diezgan vaļīgi, viņi drīkst arī tur kaut kādus tur. Dažādas krāsas. Arī ar Pokemoniem varbūt. Nu, Pokemonu varbūt pa skarbu, es teiktu, bet kaut kāds arī Japāņu kultūra tomēr. Jā, nu, kaut ko var uzlīmēt uz šīm bruņām, kaut kādas tādas. Bet, nu, teiksim, viņi Japāņi tomēr tādi askētiski savā tajā izpratnē par lietām, un tāpēc viņi tā. Jā, nu nevelt no Japānas minimālisms ir attīstījies. Jā, tā kā viņi baigā sajūsmā nav, bet, nu, kaut kādu bērniem vaļību. Šeit mums būs 2 jaunieši, Latvijas juniori, kuriem arī mazliet jāpalīdz ar šo etiķeti. Kā pilnīgi tiek apmācīti, jā. Jā, nu, tas varbūt tās bija jāizdara pirms sacensībām, šis mazliet jāpaskaidro viņiem, bet... Un šie puiši arī ir piedalījušies, tā kā brīnums... Viņi jau ir piedalījušies. Jā, brīnums, ka viņi to visu atkal ir aizmirsuši, bet... Nu, viņiem tagad ir 2. Jā, tā kā... Bet par to punktu netiek noņemt nost. Nu, par tādu klāju... Šeit tiek pārtraukt cīņu. Nē, par nezināšanu nē, bet, teiksim, par klāju tādu ignorēšanu vai tādu mērķiecīgu kaut kādu pārkāpu, tad par to gan var piešķirt soda punktus. Teiksim, netiek... Nu, bieži vien augsts līmeņa sacensībās tiek piešķirt uzvaru, un tu tur sāc lēkātais sajūsmas, priecīgs. Nu, par to pat var piešķirt soda punktu vai pat atņemt uzvaru, jo tev ir jāpaklanās pretiniekam, cienīgi jāatstāja laukums, jānoliek malā, un tikai tad tu drīkst tur sākt priecāties. Teiksim, ļoti vēro, lai tu neskrietu, nu, tā kā, teiksim, nezinu, kurā citā sporta veidā, kad tur viss hokejā, viss met tur viss gaisā, un izrāda pret bortu. Jā. Lec pret bortu, tad viņi, teiksim, atstāja, vinnējot vai zaudējot, ir akmens cietu seja jāpaklanās pretiniekam, jāatstāja laukums, vēlreiz jāpaklanās, jāaiziet prom no acīm, un tikai tad tu vari šeit sakārto ekipējumu. Tas ir tāds tenugui saucās, tas ir tāds tā kā dvielītis, kas pasargā pirmkārt mīkstina šo sitienu, nu, lai šī ķiveri mazliet amortizētu, un otrkārt ir sviedrs aiztiet, tā tiek uzlikt. Jā, man primāri ienāca prātā, ja garāki mati, tad netraucē matiem, kur izpriekšā acīm. Nu, jā, nu tas dvielītis tur daudz funkcijas pilda. Jānostājās pareizā. Jā, uz līnijas. Tad viņiem dot komandu sākt. Vai ir tomēr tāda tendence, kad mazākiem lietpratējiem cīņa iet ilgāk nekā lielākiem meistariem? Jā, tieši tā. Jo tā tehnika ir vājāka un ātrumi ir mazāki, nu viņiem diezgan sanāk ilgāk muļāties, tur varbūt. Jā, lai tīrāks sitienu izpildīt. Jā, jo ātrāks un tīrāks. Bet arī Japānā, teiksim, ja satiekās 2 super meistari, tad viņi Japānas fināli bijusi pa 40-50 minūtēm. Jā. Bet viņi nav šādi, kā mēs redzam, visu laiku notiek sitieni. Viņi var, teiksim, stāvēt, meklēt to pareizo distanci, taktiskas soļus, tur 20 minūtes nevienu sitienu neizdarīt. Viņi vienkārši pārvietoties pa laukumu. Pārvietojas, viņi mēģina kaut kā ar tādu garīgu tur skatienu vai garīgu kaut kādu spēku. Nu, teiksim, tā ir tāda arī tāda, nu, cīņa tādā, nu, ne tikai fiziskā izpratnē, tas ir tāda mentāla cīņa. Viņas otram skatās acīs un, teiksim, tas acis... Grūti gan ieraudzīt otru acis, tādu rešķīti. Uz laukuma tas ir pietiekoši labi redzams šīs acis. Jā. Tas arī trenē tādu cīņu, mentālu cīņu ļoti daudz šis kendo. Rekā. Šeit ir labu sitienu izpildīju. Jā, brīnījos, ka pacēla baltoju to tomēr sarkanā sportists. Jā. Nepareizi paši nostājuši. Tātad
vai tiek saglabāts princips, ka kreisajā stūrī ir baltais karodziņš? Jā. Nu, tas, Un lai no labajā sarkanais, gan tiesnešiem vieglāk orientēties, gan skatītājiem, gan tiem, kas, teiksim, tur ved to grāmatvedību, pieskaita visus punktus. Jā. Bet bieži vien kļūdās tiesneši, ir tā intuitīvi, tu cēl to karodziņu, kurā pusē liekas tas cilvēks, bet patiesībā krāsa viņam ir cita. Nu jā, viņš nav tik viegli arī ieraugāms, tas muguras karogs. Šeit ir, tad cīņa beidzot ir jāpietupjās, ir tā kā jāieliek makstīšas zobens, atkāpjamies. Jāiztēlojas, ka ieliek iekšā. Ir jāatkāpjās šo 9 soļu attālumā, kas tiek uzskatīta tā kā par drošu distanci, kad teiksim, tu var atslābināties. Jā. Jo viss, kas ir tuvāk, tas ir tāda, tiek uzskatīts jau tāda, agresijas zona, kur tas pretinieks jau var paspēt tev pieskriet klāt un kaut ko izdarīt. Tāda Japāņu tajā kendo tajā kultūrā šie 9 soļu atstatums, tas ir tas drošais. Viss, kas ir tuvāk, tas jau ir tāds jau aizdomīgs un bīstams mazliet. Tur jāgatavo jau zobens. Tajā brīdī tev jābūt, jau ir, kā lai saka, kā es teicu, šim jābūt zaņšīn stāvoklī, tas nozīmē, tev jābūt ir uzmanīgam vai tādam modram. Šeit Jānis Galdiņš, arī klubu pārstāvs. Fināls, laikam, meiteņu fināls, tas iespējams pat jau ir. Šī mazā meitene no Krievijas tomēr ir tālu tikus, vai ne? Un pretī ir lietuviešu pārstāvi Girdzijauskaite. Tātad fināla cīņas vienmēr paklimās arī šim visvecākajiem pārstāviem klātesošiem. Izrādas Jaņu vecmeistaram tomēr. Jā, tātad tā arī jāetiķēt fināla cīņas. Paklinās ne tikai viens otram, bet arī Kā varam redzēt, drusiņ nervozi abas meitenes sāk. Es spriežu pēc tā, kad tiek raustīts zobens, kad sāc uzbrukumu. Makšķerēts. Saucam pa makšķerēšanu, tad tā žibulēšana mazliet. Jā. Zināms, stress tomēr fināls, starptautisks turnīrs. Gribās un cienījami meistari vēro, gribās sev parādīt no labās puses. Jā, jums Danu kvalifikācija jau bija? Bija eksāmeni? Tas būs rītā. Tas ir tā kā saldais ēdiens un noslēgums visam šim 3 dienu pasākumam, kad tiek eksaminēti un piešķirt šīs pakāpes. Kā drusciņ pa tuvu tiek iesis korpusā, jā. Es tā visu laiku analoģiski domāju par to, kā samuraji cīnījās ar zobenu, kad viņiem visticamāk asā daļa bija vistas garums. Jā, bet skaidrs, ka atkal, lai tu tā pietiekoši sev droši varētu kaut ko darīt, skaidrs, ka drīzāk tu cirti ar to ar gala daļu, trešdaļu, jā. Lai saglabātu vismaz kaut kādu drošu distanci. Jā, es arī domāju par to, kad atvērsiens jau arī tu ar vidus daļu tā grūti tā ievēzēt ir īstenībā. Jā, bet es saku vēlreiz, šeit tiek vērtēts ne tikai tas, vai trāpi, bet kā tu trāpi, cik skaisti, cik mērķiecīgi, koncentrēti, tur vairāk nianses, kas tiek arī analizēts. Tas tā kā viņš ir pietiekoši subjektīvs, līdzīgi tā kā daļslidošanā, grūti mums, teiksim, tur noteikti izprast visas nianses. Bet šeit jūs redzat jau tā mazliet jau, kā lai saka. Lietuvietis sportists drusiņ tā vairāk koncentrējas. Krievijas sportists tā drusiņ mēģina uz agresivitāti paņemt. Viņi vienkārši mēģina nokausēt šo varbūt tās pat vai cenšās izdarīt, bet redz pārtrit par Krausmalu iegūšo sodu punktu. Kam visu laiku jāsako līdzi, pārvietoties plaukumā. Bet visu cieņu šāda maza izmēra meitenei cīnīsies ar finālu. Bet kā tas pierāda, ka galvenais ir tehnika, nevis augums. Man kā mēģina vēl pagrūst drusiņu.
Netiek traktēts kā kaut kāds nesmugs gājiens? Tas grūstīties var, bet atkal ar cieņu tādu cieņpilnu grūstīšanās. Nedrīkst būt visādi tādi, Gāzieni pār plecu, jā, vai kaut kādi, tādi rupjas grūstīšanās. Arī skat vēlreiz piešķirs tagad Lietuvietē piešķirs punkti, jo šī Krievijas meitene 2 reizes ir izkāpus no laukuma. Nevis zaudējumi, bet vienkārši viņi zaudējusi punktu. Viņi zaudēja 1 punktu, jā. 50% no cīņas jau ir zaudēta. Cīņa līdz 2 uzvarām. Un, diemžēl, viņi šādā veidā arī zaudēja šo cīņu. Nē, cīņa turpināsies. Krievieti drusiņi apmuls un aizgāja projām no laukuma. Jā, man liekas, jā, tikai 1 punkts tika pagaidām ir. Viņi bija jāatgriežas laukumu, lai paklinītos vēlreiz tiesnešiem un meistariem. Jā, kaut kā mēs palaidām to 1 punktu garām, kamēr mēs te runājām atkārtojumā. Šeit Lietuvie diezgan labi izpildīja sitienu pa galvu, bet jā, te arī tiek piešķirts punkts. Šeit tā kā Kielmeitene. Bet šeit redz, viņi izkāp no laukuma, it kā sitiens un viss bija labi, bet viņi pat sev tā kā mazliet izpostīja šo labi iesākto tehniku. Šeit, kas mums notiek? Tie bija pusfināli, tātad šie pusfināli, ka būs vēl viens pusfināls izskatās. Tātad mēs... Cik kategorijās ir cīņa? Vīrieši, sievietes, jaunieši? Vai kaut kā vēl tiek dalīts? Un vēl ir komandas sacensības, bet šodien nav. Šodien ir tikai individuālās cīņas, tātad jaunieši, sievietes, vīrieši. Tātad laikam es saprotu, ka tas bija 1 pusfināls, šis ir meiteņu 2 pusfināls. Tad beigās viena lietuvieta jau sev nodrošinājusi vietu finālā. Tagad skatīsimies, kas būs tikko latviešu pretiniece. Mūsu meitene Silēna Gromova, talantīga jauna sportista. Viņa arī tikko ieskaitīja punktu. Redz, bija bīstama situācija, iedūrās mazliet plecā. Šis zobens reiz tik pārtraukt cīņu, lai nesadurtu plecu. Lai nebūtu traumas, jā, lai... Gar sānēm, iziet. Jā, bet īsti redz nebija tas pluk skaņa, ko arī klausās. Tu vajag cirtienam būt. Jā, nebija precīzi. Viņš varbūt trāpīja mazliet tā kā plikumā, droši vien, ka sāp otrai meitenei. Cik ir liela iespējamība ar tādu koka zobenu salauzt ribas, piemēram, ja netrāp tieši pa aizsargu? Manā es neesmu dzirdējis, ka kāds kādreiz būtu to salauzis. Protams, pievelk un sāp, bet tāpēc arī viņš ir konstruēts no tādiem vairākiem maziem līstītiem. Viņš ir sasiets no 4 daļām šis bambus zobens, līdz to viņš pietiekoši lunkans, bet elastīgs. Vairāk tāda stiba, kad mazliet pievelk, bet viņš nav tāds, kad ar tādu baļķi ievāk pa sānu pārlauku. Jo viņš jau no attāluma izstās masīvs. Viņš ir masīvs, bet viņš ir konstruēts no 4 tādām daļām saliktām, kas ir tad ar šo rokturu. Tā, šeit redzam, ka sarkanā sportisti uzvarēja, Jā, sarkanā apzīmē sportisti. Un šeit jāpagriežās atkal jāpakonās. Tā, vienīgais nepamanīja, no kuras valsts tā bija. Abas divas no Latvijas. Abas latvietas, skaidrs. Tad Latvija... Tas pie tam ir puisis, bet kāpēc viņš te tagad šajā kaut kāds fināls, vai tas es īsti nesaprotu tagad. Vai tas bija... Laikam bija tā, ka bija bērni, juniori, sievietes, vīrietis. Tā bija, tie bija bērni vēl. Šis bija juniori. Skaidrs. Un tad bija sieviešu, vīrieši, jā. Tagad laikam būs vīriešu pusfināli. Mēs skatāmies. Šis ir šis meistars vecais Jumura. Uzvārds, un šis ir otrs. Otrs vecmeistars. Viņš pie tam pietiekoši jauns, bet talantīgs. Viņam ir šis 8. dans. Jā. Bet viņš nav vecs. Viņam, manuprāt, pat nav 50 gadu.
Tā tas nozīmē, ka viņš ļoti ātri sācis trenēties, lai iziet visu šo danu Jā, lapu jā. un ar pirmo vai otro reizi arī nolikt šo eksāmenu uz 8. danu. Jo Aha. arī tas iespējamība nolikt arī Japānā šo 8. danu nav tik daudz, viņi ir pietiekoši maz. Ja, teiksim, katru gadu uz šo 8. danu mēģina likt tur ap 1000 cilvēkiem, un tas nolikšanas procents ir ap 1% tikai. Jā, Teiksim, tātad tas danu pieaugums 8. danu tur Tas ir tā sistemātiski tiek atlasīta vai vienkārši ir ļoti stingrs? ir ļoti stingras prasības, jā? jā, teiksim, un es esmu saticis cilvēks, kas jau tur 15, 16 gadu, jo šis 8. dana eksāmens ir tikai reizi gadā notiek, un tur no viss Jā. Japāns tur sabrauc, un tu viņi mēģina, un ir Un 16 gadus nevar nokārtot, un nevar, jā? jā, Jā. nu, nav lemts, redz, nu, tur arī bet tā ir, ir talants vai nav, un arī nevar visi būt izcili ķirurgi, jo tāpēc, ka, vienkārši, vai izcili dziedātāji, tāpēc, Jā, ka, tur vienkārši nav kaut kas pietrūkst. Tā kā, bet šeit ir Mikola lietuviešu izlases dalībnieks arī. Tātad šis visticamāk būs fināls, jā? Vīriešu fināls. Es domāju, ka šie būs no sākuma būs pusfināli, un tad būs fināls. Jā. Būs viens pusfināls, otrs. Šie ir, manuprāt, kādi delegācijas dalībnieki. Viņi īsti nav, esmu viņus redzējis treniņā. Varbūt, ka tie Japānas vēstniecības pārstāvi atsūtīts. Pieskatīt. Šī pilnīgi tā, jā? Jā. Mēs Jā, redzam Latvijas. Ļoti interesanti, cik ļoti Japāna uztraucas par savu kultūru, ka viņam tas ir valstiskā līmenī un tiek ļoti pie tā piedomāts. Jā, viņiem, citreiz tas pat ir pārspīlēti. Viņi, viņi rūpējās, un kādreiz tas pat ir mazliet, esot Japānā, jau pat nekaitinoši, bet pat apgrūtinoši, tur visi tiek grupā aizsūtīti skatīties kādu pieminekli, tad katram bez mazliet nāk līdz kāds Japānis kaut ko stāsta, viņš par tevi rūpējās, viņš visu laiku tevi tā kā pieskat, ja tiek kavēt kaut 1 minūte no grafika, tad jau tur ir panika, kas notiek, kāpēc neesi atkal pie autobusa. Jā. Varbūt kādreiz tas ir pa traku, jau viņi nav. Bet tādi viņi ir. Tā ir viņa kultūras īpatnība. Tas nozīmē, ka viņiem ir ļoti sistematizētas visas tās struktūras, ka viņi ir kreisās puslodes domājuši cilvēki izteikti. Jā, pastīsimies, tagad ir viens no laikam pusfināliem, ir latvietis pret lietuviešu, abi divi no savām nacionālām izlasēm. Šis varētu būt īstenībā ļoti skaists cīņa, abiem ļoti skaists tehnikas šiem puišiem. Pietiekoši augsta līmeņa, abiem ir 4. Šis mūsu Latvijas pārstāvs tikko nolika uz 5. danu, lietuvietim ir 4. danu. Lietuvietis diezgan agresīvi sāk. Tā drīkst darīt tā, pilnīgi tā, jā? Tas ir ļoti, tāpēc saku šo pilnīgi baudu vērot šos abus puišus, viņi ir... Bet punkts netika piešķirts tomēr. Tātad nebija īsti nobeigums šim sitienam, viņš ātrums pilnīgi cits un tā dinamika, kā es salīdzinot pa meitenēm. Jā, būtu interesanti pavērot tos kungus veterānus. Jā, te jau tā. Šis ir, jau Eiropas līmeņa cīņa. Es baidās puiši atkāpties, gaida, ka kāds, atpakaļ gājienā neiecert pa galu, tā kā, tiek kontrolēti ļoti. Ir kaut kāda komanda, ko tiesneši var izdarīt, lai viņi liktu viņiem atkāpties? Jā, ir pārāk ilga tāda bakstīšanās, tad ir vakamē, tad nozīmē atkāpieties sākuma pozīcijā. Vakare. Rekā mēģināja pa plecu uzsist no sāna, tas ir atļauts? Pa plecu ir aizliegts, jā, tas ir neveiksmīgi kaut kāds. Mēģinot vai pa galvu, vai visdrīzāk pa galvu. Sitiens pa galvu drīkst šādi tikai frontāli no augšas vai arī no sāniem? No sāna var būt, bet nedrīkst pa ausu, lai viņš nesanāk pa ausu vai deniņiem, bet viņam jābūt tādam slīpam. Viņš var būt mazliet ieslīps, bet, ieslīps. Papīri vairāk. Jā, viņš ir tomēr papīri jābūt mērķētam. Oi, kritiens. Arī redzējāt guļoši it kā sit, kas varbūt liekas nav ētiski un bet Japāņi saka, ja tas cīņas gaitā ir kā noslēgums kaut kādai. Ka viņš nobloķēja tomēr, netiek ieskatīts. Ja tas ir vēl kā nobeigums kādai tehnikai, tad tas ir pieļaujami.
Jā. Piebeidz. Jā, principā piebeidz. Kā 2 sitieni pēc kārtas. Bet jā, netiek ieskaitīti vēl neviens. Nu jā, jo arī, protams, ka tiesneši kaut ko zemāk, teiksim, jauniešu līmenī ieskaita kaut ko, pieļāvīgāk. Nevis. Zinot, arī tiesneši zina, ka šie abi sportisti, principā, viņiem jādemonstrē ļoti augsts klases tehnika, jau līdz to viņus tāds pustehnikas neieskaita. Viņi gaida tādu tīri īsti skaistu labu. Tīri sitieni, jā. Tagad bija ļoti skaisti. Gan šis rokā, gan arī atbildes pa galvu. Un tad netiek ieskatīts nevienam, jā? Nē, principā būtu jāieskaita pirmais. Edz izsīt no rokām zobenu, viņš saņems aizrādījumu. Tas, principā, ir kā... Zaudēts punkts, jā? Puspunkts zaudēts, jā. Puspunkts, jā? Puspunkts, jā. Cīņas laikā tas maksātu vairāk nekā puspunktu. Redz, un šis lietuvies, kuram izsit zobeni, viņš uzreiz ķerās apkārt cilvēkam tādā veidā, lai viņš nespētu vēl vienu sitienu izdarīt uz zobeni. Viņš mēģina tā kā saķert viņu, lai ierobežot pretinieku kustību, jo viņam nav zobeni, viņš vairs nevar aizstāvēt. Līdz to viņš cenšas viņu apķert un to zobeni, gaidīt cīņas pārtraukumu. Principā šis otrs varēja atkāpties. Tīri. Bet, likās, kad trāpīja pa galvu, bet tomēr lietuvietis bija ātrāks, viņš paspēja. Par roku, jā. Atkārtojumā mēs redzēsim, ka tik zibenīgi notika. Šis bija mēģināja redzēt, viņš mēģināja iedot, tas bija. Kaklā mēģināja iedot. Tas ir, jā, arī, kā es teicu, sarežģīti ļoti tehnika izpildīt precīzi. Bet izcieņa, ka tika mēģināts, jo, tas ir riskanti, jo tikko, ja tu netrāpi, tu vari dabūt atbildes kaut ko. Atbildes kādas cirtieni. Jā, es gribēju pieminēt par to, ka arī tiesnešiem jābūt ļoti uztrenētai ātrai reakcijai, ka viņam jāmāk redzēt to visu. Tā kā mēs, teiksim, mums arī jāiet uz šiem tiesnešu kursiem, sākot no 3. dana, lai, teiksim, kas ir daļa no arī tāds... Kustības veidotājiem, vai ne? Nē, vienkārši arī tiesāšana tev ļoti liela pieredze dot tieši vērot šo cīņu un vērojot cīņu. Un tas, ko viņi māca, tev jādzīvo līdzi, tev jāmēģina būt iekšā cīņā, dzīvot abiem vienlaicīgi, taisnīgi līdz abiem, teiksim. Tu redzi, ka tas kaut kādu kustību, es tagad viņa vietā darītu tā, mēģināt tajā dzīvē iejusties tā dzīve tajā tikai vērot un gaidīt, ka tagad kāds viens vai otrs, bet mēģināt... Sajusties, būt otrs sportis tādā, jā. Mēģināt iejusties tajā cīņā, būt dalībnieks. Šis bija, laikam, cirtiens pa sāniem, ja es pareizi tā saskatīju. Varbūt atkārtojums, bet lietuvietis ar 2 punktiem tomēr minēja mūsu pārstāvu. Neko. Nekas, nākamgad. Tad bija kritiens, jā. Tad bija atkal, kur pateikt, pazaudēts zobens. Jā, šeit gan viņš paspēja. Par roku izdarīt sitienu, jā. Un rekušies, tas pats laikam sitiens. Nē, tas... Šis ir otrs pusfināls, Krievijas pārstāvs pret, manuprāt, abi no Krievijas. Jā, viens no Kaļiņingrads, viens no Pēterburgas. Tagad ir Krievijas reģiona cīņa. Jā, reģiona cīņa, nebrauk uz Latviju. Bet es pieņemu, ka viņiem netik bieži tiešām sanāk satikties. Viņiem šeit viduspunktā ir iespēja pārbaudīt savu. Protams, tas jau divas dažādas vietas. Jā, viņiem pietiekoši tālu, es pieņemu ne katru weekendu brauc, viens pie otru. Jā. Tā kā, bet Pēterburgā ir augsts klases klubs, viņš ir, teiksim, jā. Ļoti bieži arī piedalās dažādos semināros. Jā. Vispār man novērošana par to, ka Krievija vispār ļoti interesēta ir cīņas sporta veidos un dažāda veida neatkarīgi no to izcelsmes valsts un no veidiem. Šeit bija labs sitiens arī par roku. Bet rekā. Abiem tiek. Nē, baltiem. Tiesneši mazliet ātrumā, tā tīri rāva gaisā to, it kā kreisās puses karogu, bet krāsas pēc tam paskatījās. Šī redzes varbūt tās, ja tā kā profesionāli skatās, nav tik
estētiski baudāma cīņa, un viņiem šiem vairāk tādas sportiska cīņas viešanas tas veids. Viņi tā vairāk tādi, ja šie iepriekšējie puiši bija tāda ļoti klasiska kendo, tad šis ir vairāk tāds sportiskāks, jā. Tas gan tā vairāk orientēts uz punktu gūšanu nekā uz tādu estētiku. Bet tas ir tas, ko es stāstīju par šo cenšanos šo kendo novest, lai viņš visur ir vienāds. Ja mūsējie šeit reģionā varbūt tiešām mēģina vairāk pievērst uzmanību šīm stājām un tādām klasiskām kustībām, tad šie varbūt ir vairāk ir aizgājuši to sportisko ceļu viņam tādā. Tieši uz punktiem, jā. Jā, vairāk. Nu, bija arī skaisti, protams, tas, bet viņš tāds varbūt, es negribu teikt netīrāks tā tehnika, bet tāda vairāk man patīk iepriekšējiem puišiem, viņam bija ļoti asitie sitieni. Jā, šī vairāk tāda grūti tā noraksturot. Jā, viņam nebija tik, kā lai saka, garas kombinācijas, vai tā var izteikties kendo sporta veidā. Viņam bija vairāk cirtieni ar zobiem, tādi ļoti asi. Jā, bet šeit labi ir tas ānu. Mūku prom, lai redz nedabūtu atbildes sitienu, tas skrien pakaļ, bet paspēja viņam ieskaitīt punktu šis sejas meistars. Tagad būs laikam arī fināls tieši puišu. Tad pēdējiem sportistam nesanāk atpūsties, viņam uzreiz ir jābūt gatavam finālam. Jā, tā ir tāda nianse, teiksim, arī citreiz kaut kur ārpusē sacensībās ir, ka tev tā ir viena cīņa šausmīgi grūta un smaga un ilga un tikko esi beidz, un tas ir, ka atpūties, un tā ir tāda, vienam priekšrocība, otram, tā kā. Jā. Tāds, tiesnešu maiņa. Jā, teiksim, tiesās šis ir vēl viens 8. dans, šis ir otrs 8. dans. Un tad ir viens pārstāvs no Somijas, kas ir arī Eiropā augsta autoritāte Mikols Salonens. Pašā tālāk. Viņš ir Soms pēc tautības, viņam 7. dans, bet viņš ir Eiropā diezgan cienīts. Labs meistars. Mēs bieži viņu arī aicinām pie sevis, braucam uz Somiju, pie viņa semināriem. Un tad 3. ir arī Japāņu, 7. dans. Jā, visnotaļ augsta līmeņa sportisti. Tiesneši ir ļoti augsta līmeņa. Tā kā, ja viņi kaut ko ieskaita kādu punktu, tad tas ir pagodinājums sportistiem, jā. Jā, tas ir pagodinājums. Tu zini, ka tiešām tas bija laba tehnika. Un šis ir, skolotājs Japāņu. Fonā vēl, tā kā es saku, lieliski iespēja tik daudz augsts klases līmeņa sportisti ir šie skolotāji ir atbraukuši, tā kā, tāpēc arī pat no Krievijas reģiona brauc pie mums, lai gūtu šo iespēju ar viņiem patrenēties kopā. Un tad lietuviešu pārstāvis pakurnamies. Jā, interesanti tas, kad arī skatītāji paklanās kopā ar tiesnešiem un sportistiem. Lietuvietis mēģina diezgan agresīvi, vest cīņu mēģina. Lietuvietis arī redz gūst pirmo punktu. Ļoti dinamiski uzsāka. Viņš droši vien redzēja, ka šie Krievi iepriekšējā pusfinālā šo cīņu ved ļoti tādu dinamisku, līdz to viņš viņam, teiksim, tā kā mazliet ir pielāgojies un mēģina. Jā, Krievu pārstāvs mazliet ir samulsis, izskatās no lietuviešu šādu aktīvu un agresīvu sākuma. Baksta ar koku, lai uzsāktu uzbrukumu, bet tas ir atļauts, ja? Viņš mazliet mēģina tā kā izvilkt uz kaut kādu kustību, to viens otru, māņu kustībām mazliet tā kā. Tomēr nē. Ieskaitīgi. Māņu kustībām mēģina izvilkt pretinieku, lai viņš kaut ko sāk darīt, lai to izmantotu. Jā, tomēr tāda zinām mānīšana. Mazliet mānīšana ir un tāda taktiska, arī mazliet cīņa ir. Tā,
sarkanā. Ar sarkano karodziņu apzīmētēm šobrīd ir 1 punkts. Viņš ir viena punkta pārsvarā. Pusi no uzvaras. Jā, principā pusi no uzvaras. Tagad viņš ir ieņēmis pat mazliet tādu nogaidošu pozīciju, viņam ir priekšrocība šobrīd. Viņam ir 1 punkts šim sarkanam vietu no sarkanā apzīmējumu. Veiksmīgi izmantoja. Jā, iespēja, kad otrs bija pacēlis rokas gaisā. Jā, domāju, ka viņam ieskaitīs punktu. Tas arī ir ļoti diezgan ātri, šis tika. Tagad būs pakulnīšanās, atkal etiķete. Viens otram. Paldies par cīņu. Pakulnīšanās. Sensējs jau skatās uz sānēm. Sensējs jau skatās uz balvām. Lietuvieši šogad pārstāvs vienmēr ir priecīgs. Jā, un tagad var priecāties, kad ir pagājuši malā. Šeit. Jā, kā redzam, izmantoja izdevību. Jā. Sitiens bija mazliet sānis, viņš nebija tieši pa vidu, precīzi galvai pa vidu, bet tik un tā viens otram pēc cīņas paklunās, jo arī zaudētājiem tā ir liela pieredze. Un, kā saka, kendo, viņu vienmēr nodarbojas 2 cilvēki. Tu nevari viens pats sasniegt kaut līmeni, līdz ar to vienmēr tiek izrādīta cieņa pret pretinieku, lai kāds viņš būtu jaunietis, tikko sācis trenēties, tur esi vinnējis vai zaudējis, vienmēr pasaka paldies par iespēju ar tevi cīnīties, jo jebkura cīņa man kā, teiksim, sportistam dod kaut kādu devumu. Tā kā arī pēc cīņas visi viens otram vienmēr iet un pasaka paldies, ka tu neatkarīgi. Nav tāda aizvainojuma vai kaut kāda. Es domāju, tas ir arī vispār cīņas sporta veidos, ka tev ir patīkami bijis ar otru pacīnīties, pārbaudīt viņa spējas, pašam pārliecināties par savām spējām. Jā, tieši tā. Un katra šī cīņa vienmēr dod kaut ko, kaut kādu, pienesumu tavai tajā karjerā sportistā. Tā, tad šī bija laikam arī pēdējā cīņa. Tā bija pēdējā cīņa, tagad uzreiz arī būs apbalvošana. Meitenes fotografējās, nav zināms vinnējuši, zaudējuši, bet tas, ka viņām vienkārši patīk. Patīk vienai ar otru apskauties un papriecāties par sacensībām. Pacīnīties, jā, un piedalīties tādā lielā seminārā, kas ir, kā tā, nav bieži tāds iespējas, jā, mēs jau runājām, varbūt finansiāli nav iespējas ceļot par šiem semināriem, tā kā jāizmanto izdevību, kāds atbrauc. Šeit ir bijušas, varbūt viņas ir viena no tās Pēterburgas, viena no Kaļiņingrads, varbūt viņas sen nav satikušās. Cik liela ir tā kendo pasaule? Nav viņa. Latvijā tāda aktīvi trenējāmies, mēs kādi 25-30 cilvēki. Viņi nav, protams, tāds masveida sports. Protams, ir teiksim, kategorija. Mums katru septembrī, kad mums tā uzņemšana grupās, protams, sanāk pilna zāle, tur kaut kā 30-40 cilvēku, vai ne, bet, gada pavasarī no tiem palikuši 1-2, un no tiem pēc 3-4 gadiem vēl atbirst kāds. Baigais atbirams. Tā kā, teiksim, no tiem, kas mēs sākām pirms 10-15 gadiem, ir palikuši varbūt 5 cilvēku. Tad tas otrs daļa, kas ir, es saku, no kādiem 40 cilvēkiem, kas sāk, varbūt viens turpina. Tā kā tas atbirums ir liels, bet tas daļai, teiksim, jaunieši ir nepacietīgi. Viņi domā, ka viņi pēc gada treniņiem jau būs meistari un viņi jau staigās uz zobenu un būs samurāji un lidos pa gaisu un rāpos pa sienām. Tā kā mazliet ir vilšanās tas moments, ka tomēr arī tas zobenu cīņa tomēr nav apgūstama tik ātri un tas ir disciplīna un tas ir gari un smagi treniņi. Jā, tas ir būtībā viss tā austrumu filozofija par to, ka patiesi tu sasniedz savu mērķi, pakāpeniski uz viņu ejot. Jā, un principā tas mērķis jau nekad nav sasniedzams. Tu jau viņu nekad arī nesasniedz. Tā ir tāda bezgalība. Iešana mērķis ir bezgalība vienkārši. Tas ir tavs dzīves ceļš. Tu slīpē arī vecais vīrs droši vien iet vēl uz sporta zāli. Viņam arī liekas droši vien, ka viņam kaut kas vēl jāpatrenējas. Tas īsti vēl nav sasniegts. Tas nav. Ka vienmēr vēl ir uz ko tiekties. Tas arī tiek tā kultivēts. Šeit vīri apspriež, kāda ir bijusi tehnika izpildītā vai kurš ko padalā. Jā, man ienāca prātā tāds interesants aspekts, kad redzam, ka
Japāņi tajā klasiskajās bruņās, viņiem tie vēdi ir tādi pusapaļi. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, uz to, kāda bija romiešu bruņas, tad viņiem bija tur presīti izveidoti, kā visi baigie tur muskuļainiem bija. Japāņiem gluži pretēji, tādā apaļīgākas formās. Jā, bet viņi cienīgi. Nu jā, bet tas ir arī tā cīņas tehnika. Nu, romiešiem bija jānes zobens, viņam bija vienroku zobens. Nu, tas arī ir tās tehnikas, kā tiek tā cīņa vesta. Nu, šeit ir. Bet jā, viņi nekautrēs no saviem apaļiem vēderiem. Nu, kā sumo, tie vispār ir milzīgi lieli trekni cilvēki. Jā. Kaut kur pat viņiem ir kaut kāds, tur ir pat kaut kāds fetišs no tā. Neko vēl viens tradicionāli apģērbo vīrs. Viņš arī ikdienā tā staigā, ja? Nu, es nevaru Par šo es nevaru spriest, es viņu pirmo reizi redzu, bet es pieņemu, ka viņš ir arī ir paņēmis līdz savu ikdienas apģērbu. Nu, varētu tā būt, ja viņš ir viss iekšā tajā kustībā un visu to pārstāv, dzīvo ar viņu, tad kāpēc gan ne? Jā, bet tā kā es teicu, viņi arī ikdienā arī, teiksim, ejot uz Rimī, iet šādos te tērpos. Pēc savu burkānu sulu. Jā, un ar zobenu rokās. Kas nav neparasti Japānā redzēt, ka metro brauc ar kādu zobenu vai ko, jo tā ir viņa kultūras sastāvdaļa. Viņi, teiksim, to neuztver kā kaut ko ekstrā vai šie kendo, ar kendo šiem bambus nojām vai bruņām kāds brauc. Jo viņi, teiksim, arī bieži vien īpaši sporta zālē nepārģēbjās. Viņš tāds arī brauc metro uz mājām un pārģēbjās mājās. Viņš tur neiesprings tur katreiz. Ja viņam tur vienu pieturu jāpabrauc līdz tajā sporta zālē. Tur tā arī mierīgi čāpo uz mājām tādā tērpā. Jā, tas būtu interesanti. Tā kā ja hokejs, piemēram, zāles ar slidām iet uz mājām. Pa ceļām Rimī ieskrien. Tā kā tagad gatavojas apbalvošanā, bet šis vīrs, šodien viņam būs arī kādi komentāri. Bet tad pārējiem zāles dalībniekiem jāsaprot droši vien Japāņu valodu, jo vecmeistars gribēs izteikties. Jā, bieži vien ar tie, kas praktizē šo kendo, viņiem arī vispār viņi tādi Japāņu fili, kā tas ir japonofili, viņi bieži vien arī mācās. Mums arī tur klubā ir biedri, kas Japāņu valodu apgūst, bet, man liekas, tilkos tāds mazs Maeno sensei, viņš parasti tulko. Jā. Un ātri pārtulkos sakāmo. Un arī Japāņiem šis tas pārspriežams. Tā uz ielas nepateiks, ka šis kungs ir augstas klases zobencīņas meistars, kurš, teiksim, var tev patrenkāt ar zobenu. Jā. Padzināt pa apli, pa kvadrātu. Jā. Redz, arī Japāņi kārtīgi izpēta. Cik jums bieži notiek tādi turnīri? Vispār jūsu federācijā, gan starptautiski, gan Latvijas mērogā? Latvijas mērogā mēs organizējam kausu, kas ir tāds mūsu lokālais starp saviem biedriem, varbūt atbrauc tur lietuvieši, igauņi, tas ir 4 gadā, pusgadā 2 reizes. Starptautisks mērogs sacensības Latvijā šīs ir, kur mēs uzņemam šīs vienīgās, un tad mēs cenšamies braukt, es saku, uz tuvākajām valstīm Somija, Igaunija, Lietuva, uz līdzīgi, ko viņi organizē savukārt. Un tad ir reizi gadā ir Eiropas čempionāts, protams, un uz eksāmeniem mēs principā parasti braucam, vai uz Zviedriju vai Somiju, kas ir pietiekoši finansiāli tuvu, bet arī pietiekoši tālu, lai, kā es teicu, tas vērtējums būtu pietiekoši objektīvs. Nav tā, ka viens otram tur piešķir kaut kāds pakāpes. Jā. Plus jau droši vien, ja kāds atbrauc no tālās Japānas, Jā, tad izmanto iespēju, protams, eksaminēties arī pie Japāņiem vienmēr.
kas ir, kas arī, ja tu esi līdz eksāmeni pie Japāņa, tas, protams, gan pašam sirdi silda laba, gan arī tas, visiem skaidrs, ka, tad prestižs. Jā, tas ir prestižs, it kā tev tur, nav starpība. Teorētiski nav starpība, tā, pie kā tu esi līdz, bet, ja pašam, ir patīkamāk likt pie Japāņiem, tas gan. Kur ir Somiete, arī kundze. Viņai arī sastājas gans arī kā. Ļoti augsts. Maksimālais Eiropiešu pieļaujamais. Nē, 7. 7. maksimālais. Nevis pieļaujamais, tāds neoficiāli sasniedzamais. Jā. Jā, tā kā pagad pēc apbalvošanas mums būs mazliet pārtraukums, un tad arī man būs jāģērbties, un būs kāds 2-3 stundu treniņš, tāds, kur arī šie veciem vīriem būs iespēja. Jums uzreiz pēc sacensībām ir arī treniņš? Jā, mēs tagad mazliet visu atpūtīsies, paēdīs, tad būs tāds treniņš, kas ir, visi šie vīri vilks bruņas un nāks ar mums. Demonstrēs, rādīs, rādīs, komentēs, pielabos, un tad arī kaut kāds šāda paša cīņas, kā jūs redzējāt, būs iespējams ar viņiem pamēģināt. Tā, gaidām apbalvošanu, gaidām arī kungu izteikto viedokli par sacensībām, iespaidus. Šogad diezgan ātri, jo tas tikko bija Eiropas čempionāts, tā kā es pieņemu. Budapešā jums bija Jā, tā kā maz varbūt šogad ir atbraukuši viesi, jo visi varbūt ir noguruši no šī Budapeštas tās ekstāzes, jo tur arī sabrauc no visas Eiropas, protams, ne tikai uz šīm sacensībām, bet arī, pēc sacensībām vakaros vienmēr ir šie milzīgie lielie treniņi. Arī tur ir semināri uzreiz pēc sacensībām. Ir, kā uz sacensību iet, protams, paši labākie, bet brauc jau daudz vairāk cilvēku izmantot iespēju atkal vakaros patrenēties kopā ar, augstas klases sportistiem, tāpēc es saku, mums pirms 2 nedēļām varbūt daudziem ir jau nogurums vai nebija iespēja uzreiz braukt atkal kaut kur tālu. Kopēja paklanīšanās. Federācijas prezidents, pasaka paldies visiem, kas atbrauc šoreiz. Paldies Miko Salamens no Somijas par to, ka viņš atbrauc. Tātad mazliet smieklīgi, bet par 2. Jā, otro vietu bērnu kategorijā piedalījās tieši 2 dalībnieki, abi 2 ir medaļnieki un dabūna kausas, varbūt palielīties radiniekiem. Tas jau ļoti patīkami, jo bērni jau visvairāk tieši priecājas par dāvanām un apbalvojumiem. Viņiem tas, man liekas, ir bieži vien pat nozīmīgāk nekā pieaugušie. Un tieši tā, un arī tas ir stimulē turpināt trenēties. Ja viņam nav iespēja to kausu kādreiz tur dabūt, viņam bieži vien viņš salūst. Tā kā tāda motivācija, protams, ir labi, ka tu nes mājās tos kausus, un tu turpini būt motivēt. Bet arī jābūt tomēr cīņai par to kausu. Ja katru reizi saņems kausu, tas vairāk nebūs kāda balva. Jāatrod ir tas balanss, lai viņam nepaliek iedomīgs jau. Katru reizi 2 cilvēku dalībnieku, kad viņš tik stiepājās kausu, tā kā aizbrauc kaut kur tiešām uz īstām sacensībām, viņam ir šoks. Tik tomēr tik krūts nav kā patiesībā. Ka tu tas savā dārziņā, savā ciematā baigais bumbieris, ko mēs no junioriem tagad. Šis jaunais puisis, Jurgens uzvārds, viņš arī pietiekoši talantīgs ir. Kur apliecina tas, ka viņš ir saņem atzinību. Pareizi, jāfotografē. Nevaru nefotografēt tādos brīžos. Vladimirs ir mazliet neapmierināts. Netiek fotografēts. Silēna, mūsu junioru meiteni.
Reka arī, es atvainojos, Jukuma kungs bija, vecmeistars. Jumura. Jumura arī atrodas blakus. Jā. Visu vēro. Un otrs ir Jonekura, šis apaļīgais meistars. Jā. Šis ir Jonekura san. Nu, un piešķir vēl papildus balvu, jā. Jā, tas viņi vēro, teiksim, jā, kaut savas simpātijas arī tur vēl. Ir laikam Pēterburgas, jā, pēc simbolus rokas. Pēc spārītes, jā? Jā, es jau atpazīstu šos klubus, jo es arī diezgan bieži braucu pa šiem treniņu semināriem, tā kā es šo klubu simboliku jau zinu. Jā, jā. Nē, bet no Kaļiņingradas bija. Tā bija tā mazā meitene, Jā. kura pieveic arī mūsējo sportisti. Varam pastīties viņas acīs tagad bez maskas. Bez ķiveri. Tā, man samulsināja drusciņ tas, ka tik daudz ir. 2 trešās vietas, tāpēc. 2 trešās vietas un 1. otrā. Un tad vēl ir, redz, šis vēl kausi, kas ir kā atzinības kausi no vecajiem šiem Japāņiem. Nu, tur beigās ir pilns maisa dāvanā. Visi ir priecīgi apdāvināti. Tiek apsveikta meitene. Kaut kāds kaus, jā, katram. Fotogrāfija, jādokumentē. Nu, pareizi, savādāk federācijas prezidents norēja par to, ka neviens nepatgrāfē. Tāpēc, ka Jānas pēc tam ir uz izglītības ministriju atskaits. Tāpēc ir jābūt arī pierādījumam, ka tas ir arī noticis. Ka tas pēc tam notiek. Jā, ka tas nav falšais. Tas tādas praktiskas atkāpes, kad ir jāatskaitās arī sporta uzraugošajām institūcijām. Lai saglabātu šo federācijas un šo statusu un kaut kādu arī, manuprāt, finansiālu atbalstu, kad mēs saņemam. Sākumā 2 trešās jātiek apgalvotas. Kungi no 3. vietām. 2. vieta. Krievijas pārstāvs. Arī pa punktiem vinnēja savu otru Krievijas. Neteiksim, ka draugu, jo viens bija no Sanktpēterburgas, otrs no Kaļiņingradas. Lietuvietis Nikola. Mans labs draugs arī. Jā? Nu, reāli, to mēs viņu arī apsveicam. Godpilno 1. vietu. Manuprāt, šajā Jumuras kausā, kopš viņš notiek kādu 5-6 gadu lietuvieši ir pirmo reizi šoreiz. Uzvarētāji, jā? Arī daudz dažādas. Nu jā, tāds liels kauss. Tad ir vairākus litrus limonādes var no viņa izdzert. Arī pat alu var, lai atslābinātos vakarā, jā. Visi kopā. Nu jā, tev tādu diplomu. Mazu ķerru vajag, lai visus kausus aizvestu mājās. Lai viss skatās, jā, lai nav nabadzīgi. Mēs esam maza, bet lepna federācija.
Nu, ko pēdējais vēl uzrunas būs, jā, cik es noprotu? Jā, nelielas uzrunas vēl un tad oficiālās sacensības būs beigušās. Izvēlās kaut ko parunāt. Nevienam nav ko teikt. Viss ir skaidrs. Jā, visiem viss ir apmierināti. Jā, tātad vakarā būs kaut kāda komentāra šobrīd. Tātad, jā, galvenie komentāri būs pēc semināra, ko arī mūsu lielmeistars ir tur izteiks. Jā, tā kā pagaidām viņš tik vēl vēro. Ja, tomēr kaut kas ir bijis sakāms. Tātad tik paziņots, ka pēc pusstundas 40 minūtēm vēl būs tējas ceremonijas demonstrācijas un kaut kādas īso zobenu demonstrācijas tehnikas. Jā. Tā kā visas šīs mūsu 3 dienas paiet tādā kendo svētki, tas ir ne tikai sacensības, bet arī dažādas demonstrācijas tehnikas, tējas ceremonijas, kaligrāfijas paraugu demonstrējumi. Tā kā tas ietver ne tikai šo tīri kendo. Jā, bet vispār Japāņu kultūra kā tāda. Kultūra, jā, viņi mums nes un rāda un tā kā var plašāk iepazīt to viņu kultūru. Ne tikai caur kendo, bet arī caur viņu citām tradicionālām šīm. Nu ko tad, sacensības ir būtībā noslēgušās un ar to mēs arī atvadāmies no mūsu skatītājiem. Ar jums kopā biju es, Mārtiņš Porozovs. Marģers Pučs. Jā, kā visu labu. Labi, paldies. Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze.